Paldies. Kolēģi, es tikai atgādināšu, ka mēs vakar jau nobalsojām visus šos lēmumu punktus priekšlikumu, un mums vienkārši jānoprecizē redakcija. Ja? Lūdzu, Šadurs kungs, jautājiet. Tehnisks dabas jautājums. Es tā saprotu, ka pēc 5. gada reģistrētām automašīnām vairs nav šīs te brīvās iespējas nomainīt motoru vairāk nekā kaut kādas ļoti šausmas klases robežas. Sakiet, kāda ir situācija, ja man ir transporta līdzeklis? Es atvainojos, varbūt konsultācijas var privāti apmainīties ar telefonu numuriem, un vienkārši es nesaprotu, kā tas attiecās uz šo likuma projektu, ko mēs jau esam nobalsojuši un kur mums ir jāizskata tikai redakcijas grozījumi. Mums ir vienkārši jāpasaka, vai konsultanti ir pareizi sapratuši, ko mēs esam vakar runājuši vai nē. Rērkungs, es drīkst turpināt savu jautājumu. Ja jūs gribat konsultēties par privātām lietām, lūdzu apmainieties ar telefoniem un konsultējieties par privātām lietām. Nevis visu 25 cilvēku klātbūtnē mums jāklausās šīs lietas. Rērkungs, vai es drīkst turpināt savu jautājumu? Ja jūs konsultēsieties privātās lietās, tad es jums lūdzu apmainīties ar telefoniem un konsultējieties par privātām lietām pēc tam. Atbildes es sapratu, ka jā. Tātad, ja personai ir Šadurska kungs, mēs šo jautājumu vakar nobalsojām, un es liedzu jums tālāk uzdot šo jautājumu, jo es uzskatu, ka tā ir personiskā konsultācija. Kolēģi, vai kādam ir iebildumi par izteikto 5. panta 3. daļas ievaddaļu šādā redakcijā? Tātad, ja iebildumu nav, gribu pateikt, ka pārunājot ar 3-4 cilvēkiem un salīdzinot tehniskās pases, kuriem bija šie līdz 2005. gadam transporta līdzekļi, viņiem būs jāmaksā vairāk, līdz ar to fiskālais efekts, es domāju, būs pozitīvs un budžets iegūs vairāk. Paldies, Šadurs kungs, par šo priekšlikumu. Tātad, otrais. Vai es drīkstu to balsošanas motīvu? Es atvainojos, mēs jau vakar balsojām, un šodien mēs nebalsojam. Ja šodien mēs vienkārši pārbaudām, vai šīs te redakcionālās lietas ir pareizi sakārtotas, konsultanti ir pareizi sapratuši, ko mēs esam runājuši vai nē. Ja ir jautājumi par kādām konkrētiem formulējumiem, tad mēs jautāsim. Pirmais. Jautājums par ļoti konkrētu formulējumu. Par kubikmetriem konkrētiem, ja? Jā, godātie kolēģi. Šadurska kungs. CSDD pārstāvis minēja, manuprāt, ļoti būtisku argumentu. Proti, un kad jūs viņam ļāvāt runāt par vakardien nobalsotu redakciju un aicināt to pārbalsot. Es tā sapratu no jūsu uzrunas. Proti, ja transporta līdzeklis ir reģistrēts pirms 2005. gada un viņam nav norādīts dzinēja tilpums un jauda, ja tiek nomainīts dzinējs šajā transporta līdzeklī, un mans jautājums bija par to, vai tādā gadījumā tiek nomainīta tehniskā pase, ja jaunais dzinējs atšķirās pēc jaudas un tilpuma, vai nē? Ko Rērkungs jūs man neļāvāt uzdot. Un līdz ar to man nav pārliecības, vai tehniskajā apliecībā ierakstītās ziņas par jaudu un tilpumu dzinējam, kuras ir vecāks par 5. gadu, jau pēc motora maiņas atbildīs patiesībai. Diemžēl jūs to nosaucāt par privātu raksturu jautājumu un neļāvāt man to uzdot. Tāpēc es, diemžēl, nevarēju savu attieksmi nemainīt, neapstiprināt neko, jo es vairs nezinu, ko mēs esam šobrīd nolēmuši. Paldies! Sekojiet komisijai, un tad būs saprotams. Tātad